Tad prezentācija veidota kopā ar manām kolēģiem Gerdu Gaili un Agneti Āleri, kuras ir gudrāks par mani un pastāstīs, ja jums interesēs pēc pasākuma detaļas par kādu no rīkiem, bet tas, ko mēs darījām, mēs mēģinājām salikt, ar kādiem rīkiem vispār mēs strādājam. Un pirms es runāju par to, es ļoti daudz aizdomājos pēc pirmās lekcijas par to, kā mēs strādājam. Jo, respektīvi, nevis stāsts ir tikai par kādiem rīkiem, bet arī par to, kā mēs strādājam. Un te man jāsaka, ka mums ir tāda ārkārtīgi nepateicīga tēma lapām. Tiem, kas nezina, kas ir lapas, mēs strādājam ar ārējo sadarbību, jeb globālām tēmām. Un tad, kad cilvēkiem pasaka globāls, tad viņiem rodas ļoti daudz reakcijas. Un ir vēl sliktāk. Mēs aicinām palīdzēt citām valstīm. Un jūs varat iedomāties, ja? Tas nozīmē, ka pirmā reakcija vienmēr mums taču pašiem ir slikti. Aizbrauciet uz Preļiem, paskatieties, kā notiek. Ja? Diezgan daudz nepateicīgu tēmu un esam daudz galvu lauzījuši, kā strādāt. Un tā recepte, kas mums ir izveidojusies, ir dot organizācijām dažāda veida pašām veidot savu viedokli. Respektīvi, mēs ļoti daudz iesaistam dažādas lokālās organizācijas. Ja mēs taisam pasākumu reģionā, to vienmēr organizē lokālais partneris. Un šādā veidā mēs iesaistam ļoti plašu organizāciju loku, tā skaitā mūsu biedrus, jo mūsu biedri ir nevis cilvēki, bet organizācijas. Un tad tādā veidā mēs arī stiprinam, teiksim, tādu daudzveidīgāku komunikāciju. Un rīki tātad mēs vairāk no organizācijas iekšpuses. Pirmām kārtām, protams, mēs visi strādājam ar dažādiem administratīviem rīkiem. Es nestāstīšu detaļas, jo, kā es teicu, ir gudrāki cilvēki, jūs varat pēc tam ar viņiem parunāt. Dokumentu vadībā mēs esam palikuši pie klasiskās Google versijas. Tāpēc, ka mēs sapratām, ka tajā ir vislabāk visu strukturēt. Pastāstīšu arī, kāpēc neizvēlējāmies vēlāk citu. Tur mēs veicam arī savu finanšu vadību. Protams, mums ir grāmatvedības programma, bet mums ir atsevišķs folderis, kurā mēs glabājam Garda, kur ieglabā visu, kas aiziet tālāk uz grāmatvedi. Jo mēs esam sapratuši, ka e-pasts ir tāda slikta lieta. Viņi mēdz noklīst, pazust, un tad mēs esam tādā ļoti strukturētā veidā izveidojuši tā savu sistēmu. Jūs redzat, ka viss ir numurēts. Tas ir projektu folders. Pabeigtie projekti momentāli noiet no acīm nost, viņi ir atsevišķā folderī un viss ir ļoti precīzi līdz pat projekta budžeta līnijai, jo mums ir arī ārēja audita, līdz ar to mums ir svarīgi, lai mums ir ļoti spēcīga dokumentu izsekojamība. Neko labāk par Exceli plānošanai neesam atklājuši. Ja? Es nezinu, kā jūs taisiet savus darba plānus, bet mums tas ir Excelis, un jūs redzat, ka tur ir vairāk šīti, atsevišķi ir komandējumiem, pasākumiem, lai mēs nepalaistu garām tādas administratīvi nozīmīgas lietas, un arī mīl, kas ir rezultātu vadība. Un darba laika kontrolē mums ir togli, ko mēs aizņēmāmies ideju no Dēlnes, vai ne? Dēlne arī lieto togli. Respektīvi, tā ir darbinieku darba laika uzskaits kontrole, kur tu nospied uz kādu projektu strādā un uzrakstīji, kas ir galvenais, ko tu dari. Ļoti laba paškontrolē. Ne tik daudz varbūt, lai vadītājs kontrolē darbinieks, arī to tur var labi darīt, bet vairāk dēļ tā, lai cilvēki ir nepārstrādātos, lai nestrādātu mazāk un lai mēs vidēji saprastu, uz ko mēs strādājam, cik daudz laika mēs kaut kam veltam. Līdz 5 cilvēkiem tas ir par brīvu. Respektīvi iesaku, nezinu, varbūt kolēģiem ir cits viedoklis, bet tā mēs darbojamies. Tieši tā. Tā ir tieši tā, tas ir mūsu tagad tāds mēģinājums, redzēs, ko teiks mūsu jaunais auditors, bet mums ir tieši tā doma, ka mēs varētu atbrīvoties no visādām jucīgām borda un citām darba laika uzskaitēm, kuras kādreiz prasa projektos, ja, bet tad balstīties tikai toglē, bet tā pašiem arī baigi jāreģistrē, tas viss ir tāda pašu atbildība. Tad mums ir drošības rīki, mazliet arī korelējot ar to tēmu, kura šodien te visu laiku parādās. Kāpēc drošības? Tāpēc, ka mēs esam strādājuši arī ar Baltkrievijas opozīciju. Tajā brīdī, kad mēs ar viņiem strādājām, mēs pat VPNus izmantojām un visādas tādas lietas. Bet faktiski mums ir ļoti svarīgi, ka ņemot vērā to tēmu sensitivitāti, mēs esam droši kā organizācija. Un līdz ar to viens svarīgākais aspekts, protams, ir parols. Ja? Kur mēs glabājam parols un kāda vispār mums notiek parolēm. Mums tas ir Bitvardens, arī iesaku lietot arī jūsu personīgajām vajadzībām. Ļoti labs rīks, kur var glabāt savas paroles strukturēti, un mums visam pilnīgi ir uzlikta 2-faktoru autentifikācija. Ja? Tas ir kā, teiksim tā, par to pat nevajadzētu jums diskutēt organizācijā.
Kiberdrošībai DNS ugunsmūris, to jūs arī paši varat lietot sev, ja gadījumā kāds vēl nelieto. Un tas, kas mums ir izstrādāts, mums ir vadlīnijas biedriem par drošību, un arī paši mēs šobrīd strādājam pie iekšējā tāda kārtības drošības nodrošināšanai, un tad mēs pat gājām soli tālāk. Mums bija ļoti foršs projekts ar BMIC, Baltijas Mediju izcelības centru, kur Garda bija vairāk iekšā. Un mēs palūdzām CERTam izauditēt mūs no drošības viedokļa, respektīvi izrakņāt visu, ko varētu mums kāds no ārpuses atškarēt. Ja? Bijām priecīgi, ka dažas investīcijas ir attaisnojušās, kuras tūlīt arī jums pateikšu. Bet būtībā par drošību mēs ļoti domājam, iesaku arī jums, jo ļoti viegli ir izmantot jūsu organizācijas identitāti kaut kādām lietām, un pēc tam to ūdeni vairs sasmelt nevarēs. Ja? Tā kā tādas pamatlietas, varbūt dažiem tās ir zināmas, bet patiesībā nav tik grūtas un izdarāmas. Tad mums ir zināšanu vadības rīki, arī dažādi rīki, ko mēs izmantojam zināšanu vadībai. Mēs īstenībā izlēmām sākumā savu mājaslapu izmantot un veidot struktūrāt, jo kurš mūsdienās vispār skatās mājaslapas, ja? Kāds ir viņu mērķis. Tāpēc mēs izdomājam, ka mūsu mērķis mājaslapā ir strukturēta tāda resursu krātuve, jo mūsu biedrībā ir 20 gadi, daudz kas saražots tajā laikā. Tāpēc mēs viņu apzināti veidojām ļoti tādu strukturētu kā resursu avotu, mums arī tāpēc ir sadaļa resursi. Bet mēs sapratām, ka ar to ir pa īsu, jo ir ļoti daudz organizācijas, kuras grib zināt vairāk mūsu tēmā, un tad šis ir maksas produkts, ko mēs abonējam, un tas ir Scientific, jeb tāda mācību platforma, līdzīgi kā ir visas citas, ko jūs arī varbūt zinat, kur kādreiz kaut kur online kursus esat mācījušies, tur var paši veidot savus kursus. Respektīvi pagaidām par 3 darbības virzieniem - attīstība, sadarbība, humānā palīdzība un kopienu noturība mums ir izstrādāts tā kā tāds mācību kursus. Un šobrīd mēs paši dalām naudu projektu konkursu veidā, un tad mums tagad ir arī projektu konkursu tur iekšā. Tur var veikt arī nelielu monitoringu tiem, kas mācās, bet arī tāds varat reģistrēties, papētīt, kā mēs to esam izveidojuši. Mums tas ir pierādījies kā ļoti liederīgs. Un tad arī ziņu lapa, ja, kuru arī tagad Agnete veido, bet par to, kāpēc šis vai cits rīks, ja kādam interesē, tad varat arī rakstīt un jautāt. Tur Garda ļoti pētīja, kurus labāk ziņu lapām izmantot rīkus un tā. Tātad zināšana vadība. Tad mums ir komunikācijas un saziņas rīki, kur arī kolēģis ir liels ekspertis. Es domāju, ka lielāko daļu jau arī jūs izmantojat. Gribēju tikai izcelt mūsu mājaslapu. Kā jau teicu, tā bija tāda apzināta liederīga investīcija, veidot ļoti, ļoti drošu mājaslapu. Pat CERTs brīnījās, esot drošāk kā dažām valsts iestādēm. Un tas bija apzināts tiešām tāda ļoti augsts profesionāļu piesaistīšanas mērķis. Un viņam ir tāda statiska lapa, kas ir dizainēta speciāli lapas vajadzībām. Ja, tas netiek izmantoti nekādi tur tādi rīki, bet tā bija tiešām tāds gadu taisīts bērniņš mūsu kolēģei bijušajai tāds īpašs. Tad Agnetes darba lauks, komunikācija, protams, dizains. Arī tagad visi jau veido paši vairāk dizainu, respektīvi tad mēs arī abonējam šo to Adobe. Tad dizains video, ja, kā vakar es iemācījos, kas man jāapsaka un citi rīki. Un tad tālāk arī, protams, ir visādi tādi veidi, kā mēs to, kas saka, eksploatējam gan ikdienā, gan arī savos projektos. Pamēģinājām, bet nesanāca. Mums arī ir izgāšanās. Forši, kas stāstīs par Miro. Mums Miro neiedzīvojās. Mēs mēģinājām Miro taisīt procedūru aprakstus, respektīvi, kā, piemēram, komandējumu. Ja? Kā cilvēks piesakās komandējumā. Jums arī biedra organizācijas brauc un jāsaprot detalizēt pa solim. Ja? Sazīmējām, kaut kā neiedzīvojās, nesanāca līdz galam. Bet, varbūt kādreiz, ja? Varbūt kādreiz. Tad Slacku mēģinājām iekšējai komunikācijai. Arī varbūt ir pazīstami citi, kas hackathonos viņus arī tipiski izmanto, man liekas, vismaz tajos, kur es esmu piedalījušies. Bija man biedrībā, mums arī viegli palīdzēt. Slacks pilnīgi kaut kā dabīgi gāja, organiski visi izmantoja, lapās neieviesās. Tad arī. Bet tas ir arī labs veids, kur var šo ikdienas komunikāciju. Tur ļoti, ļoti labs rīks viņš īstenībā ir. Arī nesanāca. Jā. Kaut kas tur nav līdz galam, bet es saku, bet viegli palīdzēt mums izcili vienkārši aizgāja. Tad lietvedības sistēma arī ilgi pētījām, domājām, varbūt gribam lietvedības sistēmu, beigās palikām pie tā pašas Googles, jo sapratām, ka īstenībā tad viņi ļoti jāpiemēro tam, kas mums ir vajadzīgs, jums ir daudz mazas dažādas lietas, tad tās, kuras mēs gribējām tajās, tās neatpazina ēdokus, tad īsāk sekot sapratām, ka ne.
Nu, lūk, un kopsavēlkot, kas ir mūsu lielākie izaicinājumi, domāju, nekas svešs arī jums, visas nenormāli daudzās projektu vadības platformas, jo blakus nacionālajām, nepārāk jaukajām visām, ko mēs jau paši zinām, mums vēl ir vesela kaudze ar starptautiskajām, jo mēs principā lielākoties ieviešam starptautiskos projektus, un katram ir savs, viņi tur kaut kā integrējas un neintegrējas, tās veselas mocības katreiz, ka tur kaut kas jāiesniedz. Un vēl sliktāk ir tas, ka daži mūsu projektu vadošie partneri taisa vēl savas sistēmas, un tagad mūsu nabaga projekta iesniedzēji dabūja vēl mocīties tādā, kur nevar latviski iztulkot. Tā kā, īsāk sakot, ka tas ir kaut kas mistisks, ka to projektu iesniegšanu visi grib elektronizēt, bet īstenībā nekas labs vēl nav redzēts. Tad, protams, arī dažādos projektos uzglabāt dažādās vietās, respektīvi mums laiks sanāk dublēt. Dažās vietās vadošais partneris, piemēram, glabā SharePointā, mums visi jādublē savā pie sevis. Tad iekšējās biedru sistēmas arī nekas labs mums nav pieredzē. Piemēram, mūsu Eiropas platformai Concord, lai tu tiktu pie ģenerālās asamblējas, tev jātiek iekšā viņu biedru portālā. Respektīvi, katrs liekas solis vienmēr ir apgrūtinājums. Un tad, protams, visi mēģina arī ražot visādus savus tūļus, kurus tirgo citiem, un tagad mums arī vienā projektā piespiedu kārtā ir tādā Kolī platformā jāsadarbojas un jāmēģina ievietot tur latviešu skolotāji, redzēs, kā mums izdosies. Un, protams, tas, kas ir grūtākais, ir tas, ka mums jau nav tādu IT cilvēku organizācijā. Mēs jau paši kā mākam tā daram, un tas arī ir tāds izaicinājums. Iespējas īstenībā diezgan daudz AI izmantojam, kā secinājām vakar, dažādiem mērķiem, un ceram, ka mums, domājam arī par šo maksas rīku, jo pagaidām tikai daži no tiem ir, ko es minēju par maksu, un arī tādas datu bāzes, kā fotogrāfija datu bāzes kvalitatīvas arī, piemēram. Tas ir tas, ko mēs gribētu. Mēs paši veidojam, bet varbūt noderētu tur arī viss, kas ir labs, ir dārgs. Tā, varbūt ir ko piebilst Gardai, Agnetai? Nē? Labi sanāca? Labi. Varbūt jums ir jautājumi? Kāpēc es vispār par šo gribēju? Tā ir organizācijas noturība. Respektīvi, tas, ko mēs no Ukraiņiem iemācījāmies, mēs kopā ar Aliansi taisījām par noturību daudz mācības NVO, jo mēs paši būsim kvalitatīvāk sakārtoti, jo jebkurā krīzes situācijā mums būs vieglāk visu reaģēt, pārnest un tam līdzīgi. Tā kā tas ir patiesībā par to, cik mēs paši esam stipri kā organizācijas. Bet noteikti daudz ko jūs jau lietojat. Tā, paldies. Paldies.